basketbola metiens ir uztrenēts vai iedzimts? Metra mandarīna, jā. Tas būtu bijis episki. 2 sezonas pavadot Japānā, tā mums bija tāds kaifs. Kas bija tā panākuma atslēga tur tajā laikā, tavuprāt, kad tu pievienojies? Tas, kas tur pievienojās. Vai tie bija grūtākie treniņi tavā karjerā? Tas ir nonsens un absurds, jā. Sveiciens visiem VF podcastu klausītājiem un skatītājiem. Man ļoti liels prieks būt atpakaļ, un man vēl lielāks prieks, ka mums viesos šodien ir neviens cits kā, es atļaušos teikt, Latvijas basketbola leģenda un basketbola treneris Uvis Helmans. Uvis, tev gaidīt 2 sezonas. Man ļoti liels prieks, ka tu esi ieradies pie mums parunāties. Sveiki, apusē. Man arī ļoti liels prieks būt šeit un speciāli satikt tevi, tā kā esam pazīstami. Arī kopš jauniešu izlases laikiem un uzturam kontaktu, tā kā super prieks tev satikt. Klausies, vai pietrūka bišķīt Latvijas virtuve pēdējos 2 gados? Ja godīgi nepietrūka absolūti, jo pēdējos 2 gadus, 2 sezonas, pavadot Japānā, es centos iepazīt Japānas ēšanas kultūru un darīt to ar pilnu jaudu un īstenībā iepazinu vai ēdu tādus ēdienus, kuriem pat nezinu nosaukums un pat nemācā pateikt, kā to sauc. Bet pēc izskatas varētu pateikt, kā viņš garšo, jo tik tiešām es ēdu visu un daudz. Un man nemīļākie Latvijā ir redīs. Man ļoti negaršo redīs. Nezinu, pēc garšas vai man mamma vienkārši, kad es mazāks biju, nedēva viņas ēst vai kā, bet es viņas lasīju mūžīgi ārā. Man viņi tracināja vienkārši salātos. Bet Japāņiem arī ir redīs. Kā viss tas pats, varbūt mazliet savādāk, protams, ir. Bet Japāņu redīs ir foršs ar sašimi, ar svaigu zivu. Tā kā ēšana, jā, to es izbaudīju un ēst man patīk. Jo es baigi sako līdz Formulē 1, un tur brauc viens Japāņu pilots Yuki Tsunoda. Un viņam ļoti bieži uzdod visādus jautājumus mediji, kas tev pietrūkst no mājām. Viņš vienmēr atbild virtuve. Tas ir tas, ko viņš nevar Eiropā dabūt, ko viņš var dabūt Japānā. Bet tu pieskāries bērnībai, sāksim arī no bērnības. Tev vecāki, es gatavojos šeit sarunai, lai mēs esam pazīstami, bet es gribēju vēl bišķi pagatavoties. Sazinies ar maniem vecākiem? Nē, bet tas būtu bijis episki. Es skatījos YouTube, piedalījos vienā uzvaras konferencē, un tu teici, ka taviem vecākiem nav bijusi īsti saistība sporta, ne viņiem bijušas ambīcijas tev sūtīt sportā, bet tomēr tas basketbols tev kaut kā ir ievilcis. Un es gribēju noskaidrot, ar ko, kā tev paņēma tas basītis sākumā. Mana mamma lielāko daļu no savas strādāšanas ir pavadījusi viesnīcās. Tajā laikā, kad es biju tāds bērns jaunietis, viņa strādāja Talsu viesnīcā par administratoru. Un tas varbūt tas vienīgais, kas mana mamma saista ar sportu, jo tajā laikā ļoti bieži VF meistarkomanda brauc nometas taisīja, gan TTT Rīga taisīja un gan citas komandas no Padomju Savienības, un mans tēvs ir kurpnieks. Tā kā, vai arī tur var savilkt kopā ar savu laiku. Viņš man no zemējiem aģukiem ir uztaisījis augstos aģukus, bet es viņus gribēju sameklēt, kas mācījos Rorā 47. videnē, ka mēs tur bijām jaunieši. Tad tajā laikā bija problēmas ar apaviem, un man bija tāds zemes adicis pēc Vācijas brauciena, ko es biju nopircis. Viņas jau mazliet tāda pavalkāts bija, tad domāju, uztais man augstās. Un tad viņš man ielika tur, īsto ādu piešūklāt un ielika tādu švāmu iekšā, bet loģiski, kā tas sasvīst, un tas viss paliek slapšs un nenormāls smags. Tās ir tās vienīgās saistības ar basketbolu, un īstenībā arī neatceros, cik man bija gadi, varbūt 10, 11, 12. Arī Talsu viesnīcā viesojās Igo Japiņš ar saviem riteņbraucējiem. Viņi tur aktīvi trenējās pa tiem Talsu sportam koridoriem. Un tad vienā brīdī bija tā, varbūt tomēr riteņbraukšana vai basketbols. Cik tev lielu riteni vajadzētu? Tajā brīdī jau es nebiju tā augumā vēl padevies. Tajā brīdī es vēl augu un nebija tādas pazīmes, kas varētu būt 2 metrus un bišķiņ vairāk. Bet, principā riteņbraukšana vai basketbols. Bet viss nosvērās par labu basketbolam neapzināti. Labi, šajā mūsdienās ir daudz vispieejams jauniešiem. Interneti, planšetēs redz visu KP, Bertāni, NBA TV, Vefs, Zeļi, vispārējie. Tavā laikā jau nebija īsti nekas, kur iesmelties, paskatīties. Vai tev bija kāds elks bērnībā, vai te bija tie viesnīcas džeki, kas nāca, vai Vefs trenējās TTT, vai tas bija kaut kas cits tev? Ziniet, tas lielākais skaists, ko es arī atceros līdz šim brīdim, bija tas, ka, piemēram, mums, notikās treniņš
vai arī otrādāk, un VF meistarkomanda trenējās, piemēram, taisīja kaut kempu vai ko tajā laikā, un ko mums iedeva pamētāt ar tām ādas bumbām, moltēm, tādām ritīgi nodriskātājiem, jau zin kā viņas tāda tumšā krāsā vēl bija. Man pilnīgi pirksts to tagad jūt, zin kā to ādu, un tā mums bija tāds kaifs, likās, ka viss, kad dzīve ir piepildīta, jau zin kā, ka mēs esam dabūjuši to, ko varējuši. Viņi atnes tādā maisā lielā nometru laukuma centrā. Neatceros, kas bija treneris, ka nebija Maigons Valdmans tajā laikā vai kā, bet un tam mums ļāva vienkārši paspēlēt tām bumbām, pamest pa grostu tur 5 minūtes. Un mēs tas bija kaut kas, bet man vienmēr ļoti paticis Gundars Vētra, kā spēlējis. Mēs neesam, teiksim, vienā pozīcijā un tam līdzīgi, bet tas, kā viņš ir spēlējis profesionāli un nezinu, vispār tas profils kā tāds, tāds atlēts un basketbolists un arī vēlāk iepazīstot viņu superīgs cilvēks kā personība, kuram joprojām šat tad uzvan apjautājos, kā iet, kā neiet, un kaut kāds padoms paprasīt arī varu. Tā kā, viņš bija tāds mans tāds, tāpēc ir certais numurs, arī Gunārs, man liekas, savulaik spēlēt certo numuru, un tā man mašīnām bija jau tad jau zināja, ka man būs 4. numuru salikšu visām virsū, un arī pats paņēma to 4. numuru. Tā kā Gunārs bija viens no tiem tādiem, nezinu vai elkiem, bet man vienkārši patikās, jo viena no pirmām reizēm, kad es viņu ieraudzīju, bija, ka mēs ar Tallas komandu aizbraucām spēlēt spēles, un 11. videnē Franču licejs Mēnesielā. Treneris Brigmans vēl tad viņu trenēja, un viņš indāli skrēja vienkārši. Tam likās, kaut kas tāds, kaut kā tās pilgt iespiedies, viņš skrien tos laukumus un met un lec, un tāds, kā jau teicu, tas profils spēlētāji, tāds, nezinu, baigi palicis atmiņā. Gribās visu atdarināt, tā kā viņam arī trīspunktnieks. Nē, tu domāji, trīspunktnieks viņam ir sliktāks nekā man, tā kā tu nav padrināt, varbūt viņam jāmācās no manīm. Labi, bet tā mīkstā rociņa tev, no kurienes kāda domā tas tev ir? Līdz ar to mans jautājums ir tev, kāds domā, vai basketbola metiens ir uztrenēts vai iedzimts? Es pat nemāku pateikt, vai iedzimts vai uztrenēts. Mana pārliecība ir tā, protams, gēni spēlē savu lomu, noteikti, bet mana pārliecība, kā man ir gājis un ko es esmu darījis, ka to tomēr kaut kādā veidā var uztrenēt un attīstīt. Jo savulaik es spēlēju basketbolu, ja tā var teikt, spēlējis, ja trenējies mājās ar galda tenis bumbiņām, ar tenis bumbiņām, ar kaut kādām kaut kādām gumijas bumbām, kaut kādām padomu laikos, ar volejbolu bumbu, ar futbolu bumbu, ar dažādu izmēru basketbolu bumbām. Es esmu metis parastajā zivju konzervu bunžā, loģiski vienu daļu nogriežot nost apakšu, augšu atliecot, pieskrūvējot pie taburetes, augšā uzliekot skapju, uzliekot tīkliņu un ar mazo galda tenis bumbiņu mēdz grozā. Tur bija sazīmēja tabulas, tur komandas no sporta norakstīja, viss kāds tur komandas bija. Vēl brīnījos, ka komanda nosaukuma mainās, katru gadu nevar saprast, it kā pilsētā pat, bet nosaukums cits, sponsors mainās, tagad to saprotu. Un aiz aizkaršu štangas arī meti, piemēram, to pašu galda tenis bumbiņu un tās tenis bumbas pret griestiem meti, kur bija Talsos dzīvokļi, mums bija kaļķi tādi griesti, un tad es metu tā, lai tos griestus neaizskar. Man bija jāpiemet tā baigi precīzi pie tiem griestiem, tajā pašā laikā guļot gultā. Bija jāuzmanās tādā bumbiņa, kaut kur neaiziet projām, savādāk man loģiski jāiet pakaļiņā. Man bija, es pēc dabas bišķiņ slinks esmu. Un kaut kādā tādā veidā, es domāju, dažādi izmēri bumbas, dažāds svars, dažādi apstākļi. Nezinu, mēs metām iekšā sētā. Talsos mums bija sēta, un tur bija veļas žāvētāji, un tur bija tie tādi, kur sientos striķis, tādi metāli, tādi stieņi ar tādiem grābeklis, un tad mēs pa klusu aizņēmāmies no piena veikala, tur pat blakām tādi dzelzs reži, kur bija piena pudeles, izstām to dibeni ārā, un to mēs vienkārši iekarinājām iekšā, un tur metām parasti to vienalga kādu bumbu. Un tur nav svarīgi, tur bija apaļ vai neapaļ, vai 4 stūrs, vai kvadrāts, vai kas. Tagad jaunieši tādu, nevar liemest, šodien slikta bumba, kaut kas nav tur. Man gaisa treneri vajadzētu piepumpēt. Es saku, ko tev vajag piepumpēt? Kāda tev gaisa? Iedod viņam mandarīnu. Metru mandarīnu, jā, ar mandarīnēm mēs citu stēles spēlējām. Tur ir bītais, bet tas ir kaut cits stāsts. Uvi, 3 treneri, kur atstājuši lielāko nospiedumu uz tavu tagadējo treneru rokrakstu. Es varbūt teikšu tā. Mans pirmais treneris Arkādijs Bajārs, par to vispār, kad viņš man, tā var teikt, uzņēmās trenēt un dedzināt savus nervus. Otrais noteikti būtu Pēters Višņevics,
jo viņš piedalījās tajā tādā trakajā laikā. Un tur es tik tiešām iemācījos ļoti daudz arī tādu, kā attiecības veidot un kā varbūt no kaut kādiem konfliktiem iziet ārā mazliet, un kā reizēm sevi nolikt zemāk par to varbūt spēlētāju, ko viņš reizēm arī izdarīja, bet viņš to tā gudri mācēja. Un tikai tagad es to saprotu, tad es loģiski nesapratu. Un ja tā tīri nezinu, tu domā tie, kas man trenējuši, vai tie, kas vai vispār treneri? Es teiktu, ka vispār, jo droši vien arī, ka tā iedvesma no citiem arī tu smēlies un tu paņem kaut ko. Man ļoti patīk, viņš kaut kā Krievijā šogad vēl bija, bet kā pareizi runā, nezinu, Čavi Paskvals. Jā. Kad viņš Barcelonā bija, tad tad sākās mans treneru laiks. Es ļoti daudz viņu skatījos, kā viņš spēlē, ko viņš spēlē, zinu tās nianses, kā viņš pievērš uzmanības. Tagad viņš pamainījis Zenītā, viņš ir pamainījis to savu spēles stilu mazliet. Vienkāršojas, nav tik sarežģīti, bet viņam tajā laikā bija superīga komanda ar foršiem spēlētājiem. Man ļoti, ļoti patikās, kā viņš spēlē, tā kā ļoti daudz no viņa. Kā tev pašam bija šī pārlicot, tev kā tēvam ar saviem dēliem bija? Vai bija ambīcijas dēlus sūtīt, bērnus sūtīt basketbolā tieši sportā? Vai tu esi visu piepildījis savā karjerā un tev ir tāds, ko bērni grib darīt, to lai viņi arī dara? Kā bija tavā gadījumā? Es no otra gala sākot, varbūt noteikti, ka neesmu piepildījis, gan jau, kad kaut ko varēja varbūt vairāk, labāk. Kā vienmēr mēs to varam izdarīt. Varbūt būtu iespējams savādāk, bet runājot par bērniem, par abiem dēliem, es domāju, ka viņi pašas laika esot klāt arī zālēs un tiekoties ar basketbolistiem un automātiski nonāca tajā kategorijā, ka viņi spēlē arī basīti. Kopā. Jā, protams, pavadot laiku arī basketbola zālēs. Un arī Krišs kā pats ļoti labi atcerās Bambergā, tad viņš spēja laikā parasti aizmigt un gulēja zem krēsliem. Viņš neskatījās spēles, ka viņš bija maziņš, viņš vienkārši gulēja, tad pamodās, ka viss beidzies, tad viss sanāk tur laukumā, tad viņš beidzot ir augšā, tagad viņš skatās, kas notiekās, bet neapzināti viņi to paņēmuši. Kārlis, vecākais puika, viņš arī Vācijā ne tikai basīti spēlē, bet arī to rolleri, hokeju un futeni spēlē, un tā vispusīgāks Krišs vairāk tikai uz basīti. Viņš arī Krišs mazliet dejas padējoja, bet principā basketbols visu laiku apkārt tur ir, zāles laiku apkārt ir, bummas laiku apkārt ir, komandas ir un čaļi un paziņas un tā. Tā kā tas nav tā, es neesmu tas crazy vecāks kaut kāds vai trakais vai ķertais, kā tagad pēdējos mēnešos saka ķertie vecāki. Jā, es tāds nevienā brīdī neesmu bijis. Pēdējos mēnešos jau tur daži ļoti uzkarsuši. Tas arī, tas uzkarsums arī ir bijis 10 gadus atpakaļ, ko es pats esmu redzējis, un man reizēm nācis atvainojos vējiens no tā viss. Skatoties, kā daži vecāki uzvedās, bet, principā tā ir kaut kāda diagnoze, vai tas ir katra individu, kaut kāds, nezinu, katra individu kaut kāda personīgā, nezinu, sāpe, problēma vai ekspektācijas, vai nezinu, kas tā kā tu saki, vai es esmu nepildījis sapnis, jā, vai es esmu piepildījis apmēram. Būs tagad projekts, man viens izaugs. NBA projekts, arī es klausījos, runāju tieši par hokeju, kad tur apmēram tur vecāki jau ņem kredītus un ka tagad tu lītās jau drīz būs brauks. 10 gadi, bet vēl pēc 10 gadiem tad mēs tur visu atmaksāsim bērnam. Es domāju, tas ir nonsens un absurds. Jā. Cik daudz, labi, mēs šo epizodu ierakstām, kad NBA finālsērijā rezultāts 3-1 par labu Bostonai. Tā kā es ceru, ka es nenodžinksošu neko, bet ja Kristapam izdosies izcīnīt šo titulu kopā ar Celtics, cik daudz tas nozīmēs Latvijas basketbolā? 3 brīvas dienas. Ne tikai Latvijas basketbolistiem, bet visai valstī 3 dienas. Es domāju, tas ir NBA čempions. Kāds no latviešu spēlētājiem pēdējo reizi bijis NBA čempions? Vai Baltijas? Vai Baltijas kaut vai. Tā kā tas, es domāju, es ticu, kad Bostona uzvarēs. Es ticu, ka Bostona uzvarēs. Un ja mēs vienmēr ar Daņus cīnāmies tur latvieši pret lietuviešiem un kaut ko tam līdzīgi, un arī pēc Bostonas spēlēm es domāju, tur KP malacis un tā, un te KP kādu laiku nespēlē, un tad man tie Japāņi vietoja, kur tad tavs KP pazuda apmēram? Tas topiks tur mums visu laiku pa to Bostonu gāja augšā. Tad arī šoreiz Daņus ir manā pusē, jo skauts viņiem ir Benes, kas ir lietuvietis, un mēs esam tikai par Bostonu. Varbūt Daņus nav par KP, bet viņš ir par Bostonu. Tā kā es ļoti ceru, ka Bostonu vinēs. Nevis ceru, bet ticu.
Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā. Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Atgriežoties par tevi no Talsiem, tu dodies uz Rīgu. Bet tu mācies Rīgā. Bet tevi izmet, atstādina, tev tur beidzās viss diezgan slikti skolā, un tu dodies, vai tu tā nebija? Nē? Bija, tur interesanti. Šī kašķis bija. Mazliet interesantāk bija, kā es aizbraucu īstenībā. Tajā laikā Rīgas Olimpisko basketbola rezerves skola, vai varbūt kaut ko te sajauc, īsāk sakot, RORS, rīkoja tādas vasaras nometnītes, jauniem basketbolistiem no laukiem, tad katra sportskola nosacīt savus tos labākos ceļus. Un arī es trāpījos viņu vidū, tad, kad es biju pabeidzis 7. klasi, un Saldū bija tieši nometnīte, kur tā kā potenciālos kandidātus uz ROR. Un pēc šī kempa izvēlās čaļus, pasaka 3 talsniekiem, pasaka, jā, jūs esat uzaicināti, un jūs labprāt esat gaidīti un tam līdzīgi, un man nekā. Ne, bet man nebija tā, ka man kāds kaut ko tur spieda, man par katru cenu tam līdzīgi. Un tad pienāca 28. augusts, un diena, kad jābrauc. Mums pazvana, teiksim, neatceros mammai vai man pazvana, un piedāvā tādu štēli, ka viens no talsniekiem ir atteicies, Mareks Bidzāns. Kreilis tajā laikā ļoti labs spēlētājs, tur šūterīts tāds, traks, ļoti labi spēlē. Un, kad Mareks ir atteicies, es negribētu braukt uz Rīgu. Mana mamma, protams, ka priecīgi vismaz projām, trakais projām. Nebūs, kas mājās. Nebūs, kas mājā ar dārā. Un principā 3 dienu laikā, nevis 3 dienu, bet stundas laikā tika pieņemts lēmums no mammas puses, jā, viņš brauc uz Rīgu. Un tā es tiku nosacīt, tādā labāko lauku basketbolists atlases grupiņā, kam ir iespēja būt RORā un skolā. Skolā kā skolā, kā jauni čaļi, visādi poti tiek vārīti un visādas interesantas lietas tur notikās, protams, daudz humora, daudz prieku un visādi notikumu, bet beigās laikam tur, nezinu, visai tai sistēmai kaut kas tā nostrādāja, ka šito jāizmet ārā ir no internāta, bet no skolas man neizmet ārā, man tikai no internāta izmet ārā, jā. Un skola no internāta ir apmēram 100 metru attālumā. Bet izmet ārā par kaut kādiem disciplīnas pārkāpumiem, gan pamatotiem, gan nepamatotiem. Tagad atskatoties, domāju, ka tā nevajadzēja darīt. Es domāju, viņiem, ka mest man ārā, principā palicis ir pusgads. Par laimi, man tajā laikā māsa mācījās Rīgā, viņa dzīvoja Vienības gatavē, un tad tas attālums bija tuvāks. Es no viena paralēla klases džeka aizņēmos riteni, viņš man aizdeva, un tad es ar riteni braukāju visu laiku uz skolu, reiz atstāju riteni internātā un tam līdzīgi. Un tā karogu liek nest izlaidumā. un galvenais, man internātā aizliedziet iekšā, es nedrīkst atrasties persona non grata tagad, jā. Un skolas izlaidumā man liek nest skolas karogu. Un tad es domāju, brāļs, kā tas viss iet kopā. Tā kā tāds mazais bandīts kaut kāds apmēram, un tad tev izmet ārā no internāta, jo tas viss jau, protams, šie lēmumi tiek pieņemti kopā ar skolotājiem un noteikti arī treneriem un skolas direktoru un izmest ārā, un tad es nesu skolas karogu, tas bija kaut kas, jā. Ja mēs varētu nedaudz paprognozēt, kā Latvijas vīriešu valstscienībai veiksies gaidāmajā olimpiskajā kvalifikācijā tepatās Rīgā. Ko tu saki, kādas prognozes? Galvenā prognoze un galvenā spēle noteikti būs pret Brazīliju. Es domāju, abas šīs valstsvienības tiks ārā no grupām un sacentīsies par to, kura būs olimpiskajās spēlēs un Latvija būs olimpiskajās spēlēs. Par to arī turam mīkšķus. Par to mēs arī turam mīkšķus. Arī Brazīļos spēlē viens no mūsu spēlētājiem pagājušās sezonas. Un arī tur mums tie topiki nebeidzās, kā sākās sezonas sākumā, tā joprojām mēs čatojam savā starpā, un es viņu ļoti gaidu, ka viņš ieradīsies Latvijā. Tev varbūt jāpaņem kaut kādas tās spēlētāja puses un jāmēģina izsist viņš kaut kā, ne? Es viņu cenšos jau izsist, viņš jau ir izsists, tā kā viss kārtībā. Viņš ir sagatavots. Viņš ir neutralizēts. Viņš ir neutralizēts. Izsists viņš ir, izsists. Pastāst man par to interesanto atgadījumu. Ko tu man pats stāstīji, kad es gatavojos intervijā ar Pēteru Višņēvicu, leģendāro treneri, kā tu pats teici ar Afigeno vienu veci. Tie bija juku laiki, un tu gribēji iestāties armijā, bet tevi tur neņem.
pateicoties leģendārajam godātajam trenerim Pēterim Višņevicam, tevi paņem tur. Vai var pastāstīt par to, kā tas viss notika to brīdi tavā dzīvē? Sveiciens trenerim Pēterim Višņevicam, fenomenāls treneris, bet vēl jau vairāk cilvēks un personība. Bet arī treneris nevar atcerēties pareizi, tāpēc, ka man tas arī ir tāds flash palicis iekšā manā galvā. Tajā laikā mēs sākām spēlēt ASK dublieros, varbūt Mars komanda saucās un tā. Un bija tie trakie juku laiki tādi, un treneris saka, varbūt pie reizes, tu jau esi armijā spēlēt, varbūt iestājas iekšā Krievos. Un tad mēs tev pēc kāda laiciņa atbrauksim pakaļ, paņemsim no daļas, dzīvos sporta rotā, spēlēs basīt, nospēlēs basīt, un tas laiks paies, vienkārši tev ieskaitīs armiju, jo nebija zināms, kura puses viss tas var pagriezties. Par labi, par kreisi. Un tagad viena tā nozīmētā diena, tas bija kādā, ka rudenī, bija tā nozīmētā diena, kad viņš saka, ir sarunāts, jābrauc to kara komisariātu, jāaiziet visas medicīniskās pārbaudas, un tad uzreiz izies tās pārbaudas, sēdi gaidi, tev savāks, un pēc tam mēs tālāk darbosimies, viss tiks tur izdarīts kā vajag. Un aizies to kara komisariātu, izēja visas tās pārbaudas, jau vakars tur sēž. Man pienāk klāt, tur nezinu, kāds no tiem cilvēkiem, un saka, nē, jūs šodien uz mājām, šodien tev nekur neņems, kā neņems, man treneris teica, man nav varianti. Nē, tu ej mājās šodien. Labi. Tā es šodien aizgāju mājās, tā kā ar komisariātu trenējos tālāk. Atkal pienākot maģiskā diena, man saka, ASK viss tā, tev rītdien jābūt tur un tur, jābūt Dobelē, pie KPP, tas ir pie kontrola punkta, pasaka, tu esi tāds un tāds. Un tev vajadzīgs tāds un tāds, neatceros to pakāpi pēc tā ranga, kāds bija majors, vienalga vai pulkovics vai kas, un kad tev ir viss jāiet armijā. Es pats uzot tādu vecu džēmīti, vecas bikas, saklausījies to stāstu par ģedošanu, ka tur viss tur, pēc tam mēram tev pliki izģēru, visu atņem un iedod tos to armijas apģēru, ar kur man bija liels problēmas. Un aizbraucu to Dobeli pats, viss pie tā KPP, apsēžos pieklāvēju, saku tāds Ūvis Helmans, tagad es atnācu armijā, un viņš saka, te mājās, tad nav ko darīt. Es saku, bišķiņ, zin kā. Tā kā jūtas prātā, un viens tajā laikā uz armiju beig pats neplēsās, kur brauc pats uz armijas daļu. Principā tas formāts nebija tāds. Un tad es nosēdēju kādu stundu uz tām trepēm, un tad beigās pēc stundas atnāca man tikai pakaļ cilvēks, jā, tagad to nākt iekšā. Tā es tiku iekšā Dobelē tankistos Učepkā, mācījos, nezinu, kā pareizi apmēram vadīt tanku, bet tikai teoriju, praksē. Tanku redzēju vienu reizi, mēs bijām aizgājuši, bet es... Diezai varētu ielīst. Tur tā lieta, es sāku skatīties to tanku, es sapratu, ka, to lūku dabūsiet vai nedabūs tāds 50-50, jā, galvā vārā, jā, tā kā, Bet katrā ziņā es tur biju vairāk kā 2 nedēļas, un pēc 2 nedēļām man atbrauc pakaļ Ivanovs. Arī ASK, kas bija, ar ko es kopā spēlēju tajā laikā, viņš man atbrauc pakaļ, savāc man, tas bija sporta rotā iekšā, jā, tā kā. Labi, uztaisīsim vienu segmentu. Es tev parādīšu bildi no tava Instagram, un tev būs jādod bišķīt konteksts. Ok? Tā, pirmā bilde. Šī ir tavs pieminētā Vroclavs Šļonska. Internetā ir rakstīts Slask. Slask, viņš tā rakstās, jā, bet tam burtiņiem ir apakšā ķeksīts, kas nozīmē, kas ir O un Šļonska, viņš izrunājās. Ja tu teici Slask, tad sapratīs, ka tu neesi no Vroclavas. Bet šī bija superīga komanda, un kā jau pirms tam arī teicu, kad tas klimats komandā bija ļoti labs. Šeit varbūt vēl viens treneris parādās, Andrejs Urleps, ko mēs latvieši ļoti labi zinām, kas arī tāds ļoti enerģisks un prasīgs un tajā pašā laikā cilvēcīgs. Un arī ar viņu man pašam izveidojos, kaut kādā veidā maģiski labs tāds kontakts. Un joprojām satiekamies arī, kad es biju Lietuvā pie Rītas, un viņš arī strādāja pie, tā bija Alitus, jā, un tad mēs arī aprunājāmies, un tā baigi foršas sirsnīgas attiecības. Tā kā lielākoties šiem džekiem arī uzturam kontakts joprojām. Spēlēt prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Pirmā tāda profesionālā komanda tev ir bonus, vai ne? Pie tā paša trenera Pētera Višņevica.
paraksti 5 gadu līgumu par $100. Jā. Un kādi... 5 gadu līgumu par $100 mēnesī. $100 mēnesī. Jā. Un vai tu vari pastāstīt par tiem treniņiem pie trenera Pētera Višņēvica, kāds bija nometnes, cik tas bija grūti? Vai tie bija grūtākie treniņi tavā karjerā? Teiksim tā, šovīgākie, ja tā var teikt. Šovīgākie noteikti. Noteikti tas pirmais laiks, ja pirmie gadi ar treneri bija, tā nezinu, ko sagaidīt, bet, protams, ka, kā jau mēs visi pierodam pie lietām un pierodam pie trenera, teiksim, tā balss tembra, kā viņš viņu mainīja augšā lejā ļoti bieži, un pēc tam jau, pēc tam bija vieglāk arī, pēc tam es vēl biju Metropolē, Ādažu Metropola pie trenera, tā kā man bija interesanti, mēs darījām lietas, kas bija jādara. Treneris mums mācīja ne tikai basketbolu, tas basketbols ir kā basketbols, bet tas traks vecums, 20, 21, 22, cik tur tie gadi, ja, un kad uz kuru pusi, un tur tomēr mēs tādi arī bijām nebijām tādi telefonā skatītāji džeki, mums vajadzēja actions kaut kāds, mums vajadzēja, lai kaut kas notiekās. Principā, mēs sagādājām daudz galvas sāp trenerim, bet kaut kādā veidā viņš mācīja mums kaut kā, nezinu, pat nebļaujot, bet vienkārši arī pat nesarunājot, bet tas kaut kā to zelta vidusceļu atrast. Un tad, kad mēs spēlējām, tad arī mēs principā spēlējām par treneri. Zin, kā cerēs, kā tie džeki nespēlē tur par treneri, priekš treneri. Zin, kā. Mēs spēlējām vienmēr. Un nebija tā, ka mēs tagad tur kaut ko tur, mums tur sabļāva, vai mums tur kaut ko nezinu, kaut kas. Absolūti tā nebija, jo treneris vienmēr bija spēlētāja pusē. Par ēšanu, par visādām lietām, kaut kādām papildus lietām, nezinu, kaut kādas tur bots dabūt papildus. Vai, viņš cīnījās ar kārtīgi ar abām rokām un varbūt visām par 4 arī kājām, lai mums viss būtu un pietiktu. Kā bija tev kā spēlētājiem? Tur bija diezgan liela sistēma vai bija diezgan liela zaļā gaisma personīgi tev arī? Bonusā, piemēram, pirmās 2 sezonas. Es to prasu tādā kontekstā par tavu spēles stilu, kad tas definējās. Kad tu kļuvi par to Uvi Helmanu, kāds tu biji arī karjeras laikā, tavs spēles stils, ka tu biji jaudīgs spēlētājs, kurš vairāk ar 3 metienu pāru, vairāk jūtās ērtāk uzbrukt grozam. Un vēl par to šķautni, par tavu nepiekāpīgumu un par to, ko es ievācu nedaudz no pretspēlētājiem, ka tu biji nedaudz varbūt netīrs dažos brīžos, varbūt tās provokatīvs dažos brīžos. Vai tas viss kristalizējās tajā laikā bonusā? Jo tas laiks arī bija tāds, kad jūs līdz tam čempim vienmēr bišķīt pietrūka. Tad pirmajā finālsērijā pret Bročiem, Broči bija it kā stipri favorīti tajā finālsērijā, kur jūs bijāt nomināli jaunieši. Bet tajā laikā arī tie jaunieši jūs bijāt Uvs Helmans, Ralfs Jansons, Roberts Štelmachers. Bet tās uzvaras tāpatās nenāca. Ja mēs paskatāmies vēl nākamās 2 finālsērijas zaudēt, arī pat Talsu Metropolu teica, arī Talsu Metropolu zaudēja finālsērijā. Bāc baigi garais jautājums tagad aizgāja no manīm. Jo arī es atcerēšos. Jo arī tie zaudējumi, vai tu esi tāds cilvēks, piemēram, kurš no zaudējumiem vairāk kaut ko iegūst? Ka tie zaudējumi tev kaut kā arī motivē uz priekšu? Ja es pareizi atceros tavu jautājumu tagad jau, tad... Sākumā mēs varam banāt par to labi. Pareizi tu pateici, tā nepiekāpība, es domāju, to ir ielicis man treneris Višņēvics. Protams, arī skolas laikā to vajadzēja mazliet. Jūs bijat tādi underdogi, tādi man liekas personīgi. Es neesmu redzējis. Bet arī varbūt, ja tā var ņemt, varbūt būtu nekorekti salīdzināt, piemēram, bonus laiks ar to, kas mums nāca pretīm tajos laikos, jo tomēr nāca pieredzējušāk čaļi, un es šajā gadījumā nerunāju par naudu, cik mēs pelnījām vai nepelnījām. Tas nebūtu par to, tas būtu vairāk par to, par pieredzi. Un kas spēlēja šo kausos, un tur citu uzvārdu un citu spēlētāju arī, piemēram, viena no tām mazliet skandalozām sērijām, ka mēs tikām tajā finālā, kad VF Rīgā, kad dēļ Igora diskvalifikācijas, kad tomēr Igors izgāja laukumā, iedeva 0-20, un tas 2 spēļu summā vienkārši kaut arī mēs zaudējām tur bez variantiem. Mēs tikām finālā, nebija mums varbūt tās pieredzes, tā basketbola. Un tāpēc teikt, ka mēs labi underdogi, bet kad mēs priecāmies par to pašu, kur mēs esam. Protams, es vienmēr pats
man vienmēr ir bijusi tikai svarīgāka uzvara. Zin kā, pirmā vieta, man tās, nezinu, otrā vieta vispār nepatīk, un tad labāk trešo vietu ņem nekā to otro vietu, bet pirmā vieta ir tas līmenis, uz ko es arī vienmēr esmu tiecies un būt labākais, un tas pats arī par bērniem. Es viņiem nekad neļauju sev vinēt, ne kārtas, nezinu, dambreti mēs spēlējam, vai vienalga, ko mēs spēlējam, es nekad neļaušu vinēt, vai tur basītas sots, vienalga, ko. Nu, nav variantu. Un tā īpašība izsist pretinieku spēles laikā, tas tev nāk no talsiem, no bērnības, no pirmiem treniņiem. Tas ir Višņevics pirks, tāpēc, ka mums vienmēr jācīnās. Mēs esam, vai pareizi būtu teikt, vājāki vai nevājāki, bet kaut kas mums pietrūks, lai mēs vinētu, tad kaut kādā veidā tomēr tas pretinieks jādabū uz lāpstiņām ir. Varbūt tā viena no tām iespējām caur kaut kādām viltībām, tas tā ir, zin kā, spēlēt spēli, lai vienkārši labi nospēlētu, tas nav priekš manīm, zin kā, lai tur forši viss izskatītos, to negribu. Tas labāk spēlēm uz viņu nespēlēja. Bet mums bija jācīnās ar daudzām lietām, mums bija, tā kā treneris Višņevics cīnījās ar visiem, nezinu, varbūt funkcionāriem vai komandas vadīja par kaut kādām lietām, to jau mēs visi redzējām, jutām, un kā mēs arī redzējām to, nezinu, kā viņš par mums ir iekarsis, ka grib, lai mēs labāk spēlētu, grib, lai mūsu komanda vinētu. Un es domāju, tas ir tā mazliet, pārgājis arī uz spēlētājiem. Es domāju, vismaz man noteikti. Tā kā varētu to teikt tā, zaudēt tās sērijas, zaudēt sērijas, bet tur bija arī labs pēc viens no tā bija bonus, kā komanda pareizi saucās, tur viņas bišķi mainījās. Kad Džabars pretiniekos, Andris Jākapsons spēlē pretiniekos, kad man liekas, neatceros, kurš meta, vai Edgars Šneps vai Roberts Šalmakars met tālo piespēli vecvagaram. Mums bija -1, 82, 81, man liekas, meta tālo piespēli, viņš tik notriekts uz dēļiem nogās un neiedod tur sodu, tur visu, tur sods, tur nebija sods, tur kaut kāds sekundes līdz beigām vēl kaut kur mājās video, kas ir. Un tad mēs zaudējām to spēli, tā kā tur bija varbūt iespēja aizķerties, un Daugavas sportams loģiski, ka pilns, zin kā. Un tā bija, pēc tās fināla sērijas bija tā, kad viens no tiesnešiem tā garām ejot, bet tur bija tur bija 4 acis, zin kā, un viņš man, es saku, bāc, taču, zin kā, pirmais sots, kā jūs tur silpiet, zin kā, viņš saka, klausies jau. Tur neuztraucies, viss ir sarunāts, viss kārtībā, jums vēl viss ir priekšā. Un tā viņš man pateica, tā mēs šķirāmies. Es neturu uz viņu ļaunu, es esmu vienkārši priecīgs par to, ka viņš man tā godīgi pateica. Un es tāpēc neteikšu tā tiesnešu vārdu, jo vienkārši 4 acis, zin kā, un tā viņš man diemžēl pateica. Tā kā, es domāju, ka tas nav tā, ka kāds kaut ko pirka vai kāds kaut ko tur maksāja. Protams, ka ne, tāpēc, ka pat reāli dzīvē mēs bijām vājāk arī pēc meistarības un pēc pieredzes. Bet viņš jau tā nesamaloja, jo pēc tam tu izcīnīji titulu ar Bročiem. Tu aizies Bročiem un jūs vinējāt Ventspili. Mums viss vēl bija priekšā, jā. Tā kā... Un tad sākās 90. gadu beigās. Es atļaušos teikt, tu biji viens no tiem pirmajiem arī latviešiem, kas sākās tā emigrācija uz Eiropu. Latviešu basketbolistiem. Un tu vispirms dodies uz Poliju. Un arī kā tajā konferencē, tajā video, es atceros, ka tev baba nesot bijusi priecīga, ka tu pa Poliju braukājies. Viņa saka, lai tu Baltinavā nāc pa traktoristu, jo Baltinavā liels pļavas brauc un braukā. Es ļoti daudz laika pavadīju vasarās pie savas babas, pie mammas, kas ir Baltinavā, tas ir netālu no Krievijas robežas, un 2 mēnešus reizēm pat vienītī tādā ar babu divatā mēs tur devām vaļā. Un tad es viņai gāju tur palīgā uz fermu, tur tīrīt cūkām dzīves vietas, un dot ēst, un, nezinu, sienu grābt, un likt zārdos iekšā, un tam līdzīgi visus tos lauku darbus, tīrīt kūti, sūdz gāzt ārā un tā. Un tai manai babai tas vairāk patika nekā tas sports. Viņa tāpat no sporta neko nesaprata, tieši kā arī, tā var teikt, man vecāki. Un tad vienā brīdī bija tā, es aizbraucu to 1. gadu uz to Poliju, un tad laikam viņai skumji palika, kad es vairs nebraucu pie viņas tās vasaras pavadīt, bet loģiski, es arī paliku vecāks, un man vairs nebija interesi 2 mēnešus sēdēt laukos vienkārši un mētāt bumbu vienam pašam pie uztaisīt grozu, un nevienu nerunāt, nekomunicēt, un tad viņi man teica, varbūt tev to pasauli nevajag braukt riņķī, varbūt brauc, paņem, kur izmācies par traktoristu,
varēs palīdzēt lauku darbos. Tad bija tie laiki, kad traktoris bija tāds deficīts, un vairs nauda pat nebija svarīga. Tur vienā brīdī bija kaut kādas problēmas ar šņābi, un tad, apmēram, naudu nevajag, tad mēs tev tur 3 pudeles tagad iedosim, un nopļam man tur lauku. Un tas bija tāds šķidrais zelts, apmēram. Jā, viņi man teica, jā. Bet Polijā pa to naudu pirmo varēja nopirkt traktoru? Jā, noteikti. Polijas pirmo naudu nopirku, jā, es nopirku zemi. Bet tās bija citas naudas nekā Latvijā, vai ne? Tajā laikā, jā, noteikti. Reiz 2, reiz 3, jā, noteikti. Vēl viena sezona vēlāk, tu vinnēji Polijas čempionu Vroclavs Slaska. Šļonsku. Vai tā bija pirmā tikšanās ar tavu ilggadējo kolēģi un, es pieņemu, draugu lietuviešu speciālistu Daņu Sadamaiti? Mūsu ceļi jau bija krustojušies pirms tam, spēlējot vienam pret otru. Mēs bieži spēlējām pret lietuviešu komandām visādām, un arī Daņus kaut kur tur bija pa ceļam. Bet tāda sadarbība vairāk. Pirmo reizi jau jūs komandā droši vien strādājat kopā? Kopā komandā, jā, noteikti tā bija pirmā reize. Arī tad Raimonds Miglinieks arī tur bija, un poļu leģendas Mačeks Žeļinski un Adam Vujčik, kurš ir Taisaulē, un viņam puikas spēlē basīt. Un tur bija vienkārši ļoti labi spēlētāji, kur tur bija arī kopā Jaunzēlandietis, kas tagad ir Bruklinā, menedžers Šon Marks. Man liekas, viņš arī Bruklinā. Es nekļūdos, arī šis spēlētājs tur bija. Tā, tur tā brigāde bija ļoti laba, bet tur bija ļoti labs kolektīvs. Man ieiet iekšā tur, es tur pēc jaunā gada februāra iegāju iekšā pēc deadline, kad Eirolīgai bija un palika tikai Polijas čempioni. Un laimīgā kārtā arī pēdējo spēli, kad mēs vinējām to čempionu, arī dabūja savus minūtes, jo amerikāņu centrs Joe McNulls, viens no labākajiem vispār tajā laikā centriem Polijas čempioni. Daņusam Bielicis pirms tam pa zobiem izsits 3 zobus un pats dabūjis infekciju alkonī, ar ko mocījās sezonas līdz sezonas beigām. Un, principā, pateicoties Daņus zobiem, man bija iespēja spēlēt pēdējā spēlē un dabūt minūtes un iemest punktus un dabūt tādu ritīgi kaifu. Nevis, kā tu sēdi varbūt tur uz beņķi un tad komanda vinē, bet būt un piedalīties. Bet tā Polija un pēc Polijas nāk uzreiz Vācija. Es nezināju, ka Leverkusenē bija basketbola klubs, tagad es zinu. Bet galvenokārt jau to asociējies personīgi man, un es domāju arī daudziem ar savu laiku Bambergā. Un tā Bambergas komanda, ko mēs tagad zinām, tajā laikā pilnīgi nav tas, kas ir tagad. Tajā laikā, cik saprotu, finansiāls problēmas komandai, neviens tituls nebija izcīnīts, kad pievienojas, nebija Eirolīga. Bet ar tevi sastāvā jūs izcīnīt pirmos titulus, jūs teikt uz Eirolīgu. Kas bija tā panākuma atslēga tur tajā laikā, tavuprāt, kad tu pievienojies? Tas, kas tur pievienojās. bet Leverkusenē īstenībā bija baigi forši, un Leverkusen ir tāda basketbola tradīcijām, tāda bagāta komanda. Vismaz bija tajā laikā, viņi kādu laiku arī. Viņi arī tagad joprojām spēlē 2. līgā, Pro B, man liekas, vai pat Pro A, nezinu. Un jā, tur sākās finansiāls problēmas Leverkusenē, un tad pārgāja uz Bambergu. Savulaik Dirks Bauermans bija Leverkusenē, bija 7 čempions, man liekas, ka vinējis ar Leverkusenu. Tā kā viņam pieredze bija, un viņš pārgāja uz Bambergu. Un kaut kādā veidā loģiski viņam bija kontakti, un savstarpēji tur sarunājuši, kas ko kā. Šitāds spēlētājs, šūters un nešūters. Un tad man bija tā iespēja pāriet uz Bambergu. Un jā, tur ilgus gadus čempioni vispār nebija vinējuši nekad, bet 92. gadā, ja nekļūdos, viņi vinēja Vācijas kausu. Viņi vinēja kopā Vācijas kausu ar Zoranu Stretenoviču, kas ir viens arī no Dienvidslāvijas tādām leģendām basketbola, un ar kuru savulaik es spēlēju kopā Staļu Ostrufu, kur tagad Aigars Čēle kopā ar Ojāru spēlēja Siliņu, un tajā komandā mēs satikāmies. Un savukārt 2005. gada sezona bija 50. sezona Bambergas basketbolam, un tieši tajā sezonā mēs dabūjām to čempionu. Tas bija tāds festivāls, tur nedēļa, principā, tādā negulējošā stāvoklī vienkārši staigā no pieņemšanām uz pieņemšanām, jo 50 gadu tāds svinības plus vēl čempions izcīnīts pirmo reizi, un tad tajā Bamberga vispār kā tāda, viņi skatās Franku zemi.
Bet loģiski, ka tajā brīdī Bavārijas mērs pieskaitīja Bambergu pie Bavārijas automātiski, tāpēc, ka mēs vinējām čempionu, tad mēs saņēmām uzaicinājumu braukt uz Minhenu tieši arī pieņemšanu pie Bavārijas šefijā, kaut gan Franki ir Franki un Bavārija ir Bavārija, tā vēsturiski. Labi, kas ir šī? Šī ir dzīvesprieks. Tie ir mūsu sociālieši, es viņus tā maigā formā saucu. Un katru gadu pēc savas karjeras, aktīvās basketbolas karjeras beigšanas sāku ar šo nodarboties. Katru gadu mēs taisām tādu sporta nometnīti. Arī šogad viņi būs mums Engurē augustā. Tā kā šis tāds priekš nezinu, kā teikt, sirds mieram, baigi foršā lieta. Vai tu domā, ka tur tu spēlē savu labāko basketbolu, kādu tu esi spēlējis Bambergā? Tur es noteikti nespēlēju. Man grūti pašam novērtēt savu sniegumu labākais basketbols manā izpildījumā, bet varbūt tāds veiksmīgākais basketbols. Ja mēs vinējam Champions, kā mēs spēlējam pēc tam Eirolīgā, tiekam nezinu, pirmā Vācijas komanda, kas pēc ilgiem gadiem bija tikusi Eirolīgas top 16. Pirms tam tur nebija Alba tikusi, Alba ilgus gadus spēlē nebija tikusi. Es domāju, priekš manis paša, tas nebija varbūt, man gribējās spēlēt vairāk, un man gribējās dot lielāku devumu tai komandai, bet 4 sezonas tur nospēlēja. Jā. Kas ļāva noturēties tik ilgi? Es jau skatījos īstenībā, jums tur gadiem ejot, tas sastāvs palika plus mīnus viens un tas pats. Arī Gerts Kulmē, Igauņu leģendārais basketbolists kopā ar tevi spēlējis. Jā, superīgs žeks. Bet tas ir Dirka Bauerman tā, teiksim, nezinu, kā to saukt, tas veids, kā viņš liek kopā komandas, kopš viņš arī Leverkusenē, viņš darīja tieši to pašu, viņš patur vienmēr to kodolu, un tad apliek apkārt, paņem dažus spēlētājus, piemēram, nezinu, tur vajag līderi, paņem tur 2-3 līderis vai punktu mašīnas, vienkārši trūkstošos, bet nav tā, kad viss nomaina, tur, nezinu, 10 spēlētājs pa jaunu, tas tā nav. Tas kaut kas līdzīgs, ko mēs tagad ar Daņus arī darījām Japānā. Mēs arī tur pagājušo gadu mēs tā daudz nomainījām, 5 čaļus, negribējām, bet puskomanda gandrīz. Gandrīz, vai jā, bet tie nebija tie galvenie vilcēji, tie bija varbūt tādi čaļi, kas, tādi roleplayeri bišķiņi un traumas bija bijuši un nebija īsti veseli, un tāpēc bija jānomaina. Bet es domāju, tā ir tā panākuma atslēga, tu spēj saturēt to galveno, to komandas kodolu kopā, starp kuriem ir labas attiecības gan uz laukumu, gan ārpus laukumu. Un plus Bauermans arī kaut kādā veidā apzināti vai neapzināti ņēma tāds ģimenes cilvēks, kuriem bērni, tas tusiņš tāds lielāks un tas team chemistry tāds superīgs, reiz superīgāks. Jā. Pēc Bambergas tu piedzīvo Latvijas basketbolu, tu pats izjūti un dabū izspēlēties Ventspilī trekno gadu, Latvijas basketbola kluba zelta laiku ērā, es gribētu tā teikt. Tu atnāc uz Ventspili. Un, manuprāt, tā pirmā sezona, kad tu atgriezies mājās Ventspilī, es gribētu teikt, cik es atceros to visu pavasari, tad tas bija tāds karstākais pavasaris, man liekas, Latvijas kluba basketbola vēsturē, vismaz cik es atceros, jo bija 3 pretendents tituli. Bija ļoti spēcīgs Barons, bija tikko izveidojusies, ne tikko, 3. sezona laikam ASK bija, bet ASK bija pie lielā pīķa tikus un ļoti spēcīga. Un, protams, Ventspils komanda, kas 7 gadus pēc kārtas bija izcīnījis titulu. Un tajā pavasarī, labi, tur viss sākās jau ASK ar Barons, tā pusfināla sērija līdz 5. spēlei, izšķirošos brīžos ASK, tiek finālā pretī Ventspils. Un mans jautājums, vai viss izšķīrās tajā fināla sērijā, tajā pirmajā mačā Ventspilī, vai tu atceries? Jo tas pirmais mačs Ventspilī bija vadība, un ASK rīktīgi nodzēš to deficītu, ir papildlaiks un papildlaikā uzvar un tālāk abas komandas izcīnīja uzvaras tikai savās mājās. Vai tu atceries vispār to fināla sēriju pret Roju Breksu, kā jūs tur sitāties? Es maziņš skatos. Es tādas sērijas neatceros. Es domāju, bļāviens, cik tas džeks ir milzīgs un pretī vēl viņam tāds, un kā jūs tur sitāties, un kādiem paņēmieniem jūs tur ik pa laikam Viņam tas Breksam bija smagais, tas arī tā modišs laiks, tiem šortiem tur kaut ko turēja, kaut ko slaucīja, zin. Tas rokas tā kā pieteka netīšām, tur WhatsApp, noslaukt tavos šortos rokas, toreiz noslaucīs, dabūs pa muti. Zin kā,
Viņš jau zina, ko viņš dara. Es arī saprotu, ko viņš dara. Viņš arī saprot, ko es viņam gribu pateikt. Tagad, zin, kā viņš tur likās mierā. Bet Breks, jā, viņš nospēlē īstenībā labu sēriju. Tad, priekš mums viņš mūs negatīvi pārsteidz. Viņš arī tur no distances sāk no tāds pustālos. Pustālos, jā, tāds sākrāmē. Tur mums bija tas, mēs tieši par to runājām, vai tur tā iet tuvāk vai ļaut viņiem pie tā groza, vai labāk tomēr meta kā pāri rokām un tā, labi, lai meta kā pāri rokām, bet viņš tomēr samet, ne jau tas tikai izšķīra, bet tas viens no tiem faktoriem, jā, kas bet viņš tāds, kā lai saka, uzbāzīgs basketbolists, tāds agresīvs un Ramons bija treneris, ne? Ramons bija treneris, jā. Un treneris arī spēja viņu savākt īstenībā motivēt uz tiem fināliem, jo viņš tur tāds mazs spēlētājs bija, kas mainītās komandas tā kā zeķis. Labi, nerunājot tieši par šo gadījumu, bet kā apturēt postā fiziski spēcīgāku basketbolistu? Kādam jaunietim, kas skatās, ar kādu paņēmienu var, piemēram, apturēt fiziski spēcīgāku? Labi, viens ir mazliet upurējot savu ķermeni. Tas ir viens, pirmais spēlē 1-1 noteikti. Mazliet upurējot savu ķermeni, mēģina paredzēt, kur viņš tagad griezīsies un kur viņš tolko un liks, un vai viņš tolko un izbīdīs ārā no sava cilindra. Tikko viņš to izdara, tā, protams, ir jāmāk nokrist un parādīt tiesnešiem, ka tur ir uzbrukuma piezīme. Tas ir viens. Un, ja tu netiec galā, tad ir jātaisa kaut kā double-team. Ja? Tur jau pēc tam jau komandas taktika, stratēģija, kā to visu darīt, no kura. Vai svariem kā palīdzēt, vai svari tur nevar, svari reizēm var nepalīdzēt. Tas nav tikai par to, tu vari būt stiprs, bet tur tomēr varbūt tas pretspēlētājs labāk apspēlēšanas tehnika viņam ir, un tad arī tiem svariem tur neko nepalīdzēs. Tas var neiziet cauri. Tu ļoti labi pieķēries tā kā treneris, jo tālāk Ventspils ASK un Barons. Un Baronā tu pirmo reizi pildi treneru funkcijas, lai gan toreiz kā spēlējušais treneris, vai ne? Tā ir pēdējā sezona. Jā, kā spēlējušais treneris, tur mēs bijām pieredzējuši Džeki, treneris Edgars Teters, un viņam bija palīgi Mārtiņš Zibarts, un vēlāk arī Edmunds Leiko pievienojās. Tā kā, bet mums bija ļoti laba atmosfēra. Baronā bija ļoti labi tieši spēlētāji, treneri, viss tas klimats, tā sadarbība. Svinēt Vēfiņu finālā. Treneris Edgars Teters arī vienmēr pajautājās, kā darīt, ko darīt, varbūt šo te un varbūt ne šo te. Un mums bija labi spēlētāji pieredzējuši, tā kā mums tā kombinācija bija baigi foršā un arī līdz tā pēdējā fināla spēlē tas tāds, kārtīgs šovs, viss pēdējā spēle, jā. 7. izšķirošā sportinams pilns. Bez VF atbalstītājiem, jo spēles bija uz ielūgumiem, man liekas, kaut kas tam līdzīgs tur bija. Ja? Un tikai pārbāsts bija, var redzēt. Barons fani, viss ir pārbāsts, viss ir pilns, un viss beidzās par laimi veiksmi mums. Šī ir īsta bilde? Man daudz teikuši šo Photoshop, bet tā ir reāla bilde. Tā ir... principā kādreiz tā varēja, jā, bet baigais dankers tas nebija. Varbūt tāpēc arī es varēju nospēlēt. Tas kāds ātrais uzbrukums vai no trīspunktnieka? Es pat atceros to spēli, tas bija pret Ural Great, man liekas, ka mēs arī vinnējām pa 2 punktiem. Šis arī, man liekas, ka bija pēdējais danks. Pēdējais danks spēlē? Spēlē. Arī manējais pēdējais danks pieļauj. Labi, parunāsim vēl par izlasi, pirms mēs ejam pie Japānas. Jo es nevaru neparunāt ar tevi par izlasi, tāpēc, ka tu esi Latviju kā spēlētājs pārstāvējis 6 Eiropas čempionāta fināla turnīros. Tu kā treneris esi ļoti daudz strādājis gan ar jauniešu izlasēm, gan ar pieaugušo vīriešu izlasi. Bet pirmais jautājums tev, kā spēlētājiem, vai ir kādas atšķirības būt par kapteini izlasē un par kapteini klubā? Vai nav? Klubā mazlietiņ. Klubā noteikti ir savādāk, protams, ka varbūt klubā tev tā kā vajag mazliet laika ieskrieties, lai tos cilvēkus savilk kopā, jo nomainās ārzemnieki varbūt un tam līdzīgi. Izlasē tie visi čaļi jau plus mīnus ir zinām. Tur jau tie iekšā tos džekus visu zini jau, jā, un tu spēlē un čau, kā iet šitas tas, un tur jau viss ir skaidrs apmēram. Un to kopējo valodu ātrāk var atrast. Protams, ka formāti ir pilnīgi 2 dažādi, ja tas klubs un izlases. Bet šajā sakarā runājot, piemēram, par to kapteiņu funkciju, protams, ka kapteinis atbild par lietām kaut kādām, bet kapteinis ir tas tiltiņš starp spēlētājiem un starp treneriem.
galvenokārt, bet es esmu daudz dzirdējis arī savā virzienā vērsts kaut kāds tur epitets, kāds tur kapteinis vai kapteinis, bet, man liekas, katrs cilvēks vienalga, lai ko viņš darītu, lai ko viņš spēlētu, tomēr viņam ir pašam kaut kāda savai atbildībai jābūt, par to, ko tu dari, kā tu dari, un šeit varbūt, nezinu, kā tu esi ģimenē audzināts, vai ko tev skolotāji iedevuši, vai ko tev treneri ir iedevuši. Es domāju, tas nāk no tā viss tev tā audzināšana, un tad, kā tu lietas redzi. Un, ja arī tu kaut ko izdari, tad, sorry, bet es jau to daru, ne jau man kāds spied darīt, piemēram, nezinu, tur izlasē vai klubā. Katram jāatbild par saviem vārdiem, saviem darbiem. Un es domāju, tas tā būtu baigi svarīgi saprast, jo, kapteinis ir kapteinis. Kamēr kapteinis, apmēram, nezinu, kuģi kapteinis, kamēr guļ, tikmēr kuģis aizies uz otru pusi. Bet tur ir arī palīgi cilvēki, kas var palīdzēt, un viņi ir atbildīgi par kaut kādām lietām, par kaut kādām funkcijām, nezinu, to kapteini pamodināt apmēram. Un otra lieta, ko es gribēju pateikt, ja arī redz, piemēram, ka tur, nezinu, kapteinim neiet vai komandai neiet vai nezinu, treneriem neiet vai nevar tik galā, tad jebkurš no apkārtējiem var pieiet klāt un darīt kaut ko lietas labā vai palīdzēt vai ar savu rīcību vai kā, pēc tam tur kaut ko teikt apmēram, ka tur, tas nebija pareizi vai tas tur bija pareizi, pēc tam jau nav interesanti. Tu esi dotajā brīdī, tad 5 lietas pasaks, savu kaut kādu sakām, un tad visu to savadam kārtībā. Tā bija šīm par tiem kapteiņiem, es tā tev. Jā. Bet man ir reiz pirmais jautājums, kā Japānā izvēlējies kapteini komandā? Vai ņemt ārzemnieku, vai ir obligāti jāņem vietējais? Jo man personīgi tā Japāna, cik es esmu kaut kur lasījis, ievācis informāciju, tad Japāņiem tā komunikācija, es nezinu kā savstarpējā, bet viņi nav baigi atvērtie cilvēki, vai ne, uz komunikāciju? Šohei paņēma nepareizo tulku un 17 miljonu aizgāja kaut kur no konta. Un tas Japānā arī tas pats mums ir komandā viens spēlētājs, kas ir amerikāns. Viņš ir dzimis Japānā, tad vecāki izbrauc ārā uz Ameriku kādu laiku, un viņš pēc tam atbrauc atpakaļ vēlreiz uz Japānu, lai mācītos skolā. Un Japānas pasu var dabūt, ja tu mācījies pamatskolā, tu automātiski var dabūt Japānas pasu, un tāpēc viņš ir kā Japāns, viņš spēlē Japānā kā vietējais spēlētājs, un viņš perfekti zina Japāņu valodu, viņš perfekti saprot, ko viņi domā ar to sacīto, jo reizēm viņi runā tādās domās, un tur ir jānoķer. Tu zinot Japāņu valodu, to vien nepietiek, ir jāsaprot, kā viņi to saka. Es tur nepretendēju, es tur nesapratīšu laikam vēl kāds gads nākamos 20, bet viņš to visu ķer, un tad mums šis Japānis, amerikānis ir komandas kapteinis, un viņš ar amerikāņiem saprot ļoti labi, zina, ko grib, viņš ļoti labi saprot Japāņus, un pilnībā viņus ķer. Un tā kā mūsu komandas kapteinis ir Zek Baranski, arī viņam ir poļu saknes, un viņš pild šo funkciju perfekti. Viņš nav pēc dabas tāds agresīvs, skaļš, pilnīgi tāds mierīgs, kā lielākā daļa Japāņu, pilnīgi mierīgs, nosvērts. Vienmēr māk atrast kopīgi tādu valodu, forši ar viņu var sarunāt, runāt par visām lietām, vienalga ko. Tā kā ļoti vērtīgs spēlētājs. Jā, varbūt viņam veselība nav dotā brīdī, viņam tur veselība klibo, tur problēmas kaut kāds ar kājām, ar mugurā. Bet, neņemot vērā arī to, ka viņš tur nespēlē daudz, un tā viņa loma uz laukuma nav tik liela, viņš vienalga ir komandas kapteinis, un mēs par to daudz runājam tikai savā starpā ar Daņģi, bet ar visu stafu un menedžeri un direktoru, kurš būtu reālākais kandidāts. Tā kā viennozīmīgi tur viss pateicis uzreiz viņu mēs liekam, un viņš būs kapteinis. Principā treneri izvēlējās treneru korpusu. Pie Japānas mēs vēl tūlītās atgriezīsimies, bet pa Latvijas izlases vēl. Februārī Eirobasketa kvalifikācijas spēles laikā Rīgā pret Slovākiju tavs dēls Krišs debitēja Latvijas izlasē. Apsveicu. Kā tu to piedzīvoji, ar kādām emocijām? Es nezinu, nebija nekas tāds speciāls. Nebija tā, ka bija jāiet uz veikalu un jāpērkot tortu un tur šampus jādzer. Cielaviņa, jā. Bet, protams, ka esmu priecīgs, ka vispār viņam bija šī iespēja un kad viņš tika debitēt, tas ir ļoti labi. Bet, viena spēle ir viena spēle un tur, 5 spēles ir 5 spēles, jo, kas ilgtermiņā, svarīgs ir ilgtermiņš, kā tas viss attīstīsies tālāk, vai pēc tam būs izlasē, vai tiks spēlēt, vai netiks, vai pirmkārtām ir jācenšas nevis tikt, bet vienkārši jācenšas parādīt, ka tev kāds gribu ņems, un
Viņš cenšas ļoti un grib. Viņam mazliet veselība pagājušo gadu, vēl 2 gadus atpakaļ lielāks problēmas ar veselību bija. Bet jācer, ka viņš sakārtos savu veselību un tad viņam būs viss iespējas nospēlēt arī savu otru spēli. Šī bilde. Jā, šī bilde ir no mūsu pēdējā fanu pasākuma Tokijā. Un šī ir stafa bilde, kur viss stafs ir kopā, izņemot komandas augšējo komandas bossus. Bet menedžers un vispārējie treneris, dejotājas, PRs, marketings, nezinu, kā viņus sauc, tur front office, vienalga. Visi beidzot mēs viens otru ieraudzījām. Kaut arī pirms tam viss tur nāca pie mums stādījās priekšā, bet šeit mēs varam izskaidīt, cik mēs esam. Bija kāds, kur tu pirmo reizi ieraudzīji? Bija, jā, protams, ka bija. Un šeit nav mans draugs, tas maskots, kas ir Rūka. Bet tur ir tas izpildītājs kaut kur iekšā, es nezinu, kurš no viņiem visiem. To arī novēlam. Un izlases sakarā es tev nevaru nepajautāt. No šī brīža skatu punkta skatoties, kas tavuprāt bija varbūt tāda viena fundamentāla kļūda tajā tagad vai nekad izlasē, tagad atskatoties? Kāpēc tā izlasē nesanāca piepildīt uz to liktās cerības? Atgriežamies pie tā, ko es teicu. Katrs cilvēks pats atbild par savām rīcībām un tas, ko viņš dara. Zin kā, es savādāk to nevaru izskaidrot. Es arī par to esmu sēdējis, domājis, bet es saprotu, ka nav jēgas domāt par citiem, jo es varu domāt un mēģināt saprast sevi. Varbūt reizēm es arī sev nesaprotu, ko es daru. Ja? Kā es varu pateikt, ko tagad roli, ko tagad tu darīsi, ko man tev mācīt. Ja tev saka, un tu nesaproti, tad tur ir grūti. Tur neviens nesavāks, ne valsts prezidents, ne kāds cits. Bet tā jau pa lielam ņemam, tad tur principā... Viens metiens pietrūka, lai tiktu no grupas ārā. Viena aizsardzība, kur vajadzēja samainīties, nesamainījās, izdarīja kļūdu. Tas tāda liela kļūda. Un viens metiens beigās nedabūjām to vienu kārtīgu metienu iemest vienkārši, kas tur kaut kā tur, nojuka un tam līdzīgi. Bet, pirmais tāds sauku vienkārši saukļu ielacējumi, viņš tāds marketingam, viņš ir super, viss ir kārtībā, bet, tas ir kaut kāds kosmos, kaut ko tādu izdomāt. Un tas arī, ja tu izlases sakarā bija pa skuķiem, taču bija pa to Bulgāriju toreiz arī, ka tur kaut kas tur brauks un nāks un tagad mēs te. Marketings ir laba lieta un PR lietas, viss tagad ir sevišķi YouTube un internets, nezinu, kas tur vēl, visi forši, bet, reizēm, man liekas, bišķiem jau par šīm lietām padomā. Visi nav kļūdām mācās, ejam tālāk, dzīvojam un pilnveidojamies. Jā, bet tas absolūti nenozīmē to, ka es saku, kad baigi labi tur nospēlējam tam līdzīgi. Jā, protams, tā bija neveiksme, liela neveiksme. Par to mēs Potenciāls bija liels, jā. Potenciāls vienmēr ir liels. Tu vari salikt kopā, 10 zvaigznes, jā, bet, kā mēs vienmēr sakām, uzvārdu nespēlēs. Izlasē ir vienmēr jāņem visi talantīgākie pieejamie, vai tomēr labāk ir uztaisīt vislabāko komandu? Komandai jābūt, Luka Banki tagad izlases treneris ir atradis to maģisko zizlu vai kā, bet tā kā nospēlē pasaules čempionu mūsējie, neko nesakot par mūsu spēlētājiem, bet mēs nebijām tur, ja mēs liekam pēc kaut kādiem talantiem, parametriem, naudām, mūsējie čaļi nebija tur top. Tur bija citi spēlētāji, tā kā tas, kā viņi nospēlēja, treneris atrada to vajadzīgo ķīmiju. Un kā mēs redzam, uzvarēto zaudēto spēļu skaits, kas pagaidām ir izlasēji treneru Banki vadībā, ir iespaidīgi. Tas ir kosmos. Tiešām, jā. Tas ir baigi forši, par to mums jāpriecājās. Mēs reizēm esam dīvaini, kas apkārt basketbolam cilvēku. Tagad, ja tev labi iet, tad tu esi foršs džeks, ja tev slikti iet, tad tu esi losses apmēram. Tādās kategorijās apmēram šķeļam. Bet gan spēlētājiem, gan treneriem, gan komandām gadās kaut kādi labāki brīži, sliktāki brīži. Un es esmu priecīgs, ka man ir tāda vispār pieredze par kaut kādām spēlēm, ja mēs runājam, un kaut kādām komandām, kuras var mācīties. Basīts rezultāti, tā ir viena lieta. Bet ko es mācos kaut kādu kultūru, kaut kāds, valodas, iepazīst cilvēks, satiekot čomus, ja paiet kaut kāds 20 gadi, man tur viens zvana, no Meksikas, no Amerikas, no Jaunzēlandes, no Austrālijas, no Samoa. Ko dari, kā tev ietekmē? Tas jau tas, kas beigās, kas tas kaifīgākais ir. Pa kultūrām. Tagad gan parunāsim par Japānu. Kā ir būt big in Japan?
Viņš man Kulamē uzreiz atsūtīja, tikko viņš izlasīja, kaut kur viņš man atsūtīja uzreiz to no YouTube dziesmu Big in Japan Alfilu. Kas viena no manām mīļākām dziesmām, man Talsos arī tēvs nopirka maģi. Tāds majaks, pat nezinu, 232, pat numuru atceros, bija kasešnieks, un viena no pirmajām kastēm bija, un tur bija iekšā Big in Japan. Es kaut 84. gada dziesmu, tā kā... Cilvēki nenāk, nefečējās tevi? Zini, kas bija jautrākais, es dzīvoju tādā... nosacīt pie Tokijas, nezinu, 30 minūtes ar vilcienu vai metro, vienalga, kā viņi sauc, viņi tur sajiet kopā visi. Kunitači, tāda forša vietiņa, tāda akadēmiska vietiņa, kur universitātes skolas un bērndārzi un sīki apkārt, un viss kaut kas tur notiekās tāda, tajā rajoniņā dzīvo kaut, nezinu, 70,000 apmēram. Mās rajoniņš, 3 mājas, 70,000. Un viena no pirmām reizēm, man jau loģiski, es tur fočēju visu un skatos, man acis vaļā, viss, pilnīgi savādāk, un es tagad eju garām sīkajiem, sīkie nāk no skolas, un ir kaut kāds augusts, un sīkie nāk no skolas, un viņi uz maniem neatskatās. No tā, ka man uzmanības pietrūkt, ne par to. Bet es domāju, ja tagad es pa Talsiem staigātu mazs bērns un nāk kaut kāds, pilnīgs kaut kāds savādāks džeks, un jāatcerās, tas bija Covid laiks, tajā laikā vēl laid iekšā tikai tos cilvēkus, kas strādā. Un principā tā Kunitačies 3 mēnešu laikā satika varbūt 3 ārzemnieks, jeb savādāk, kas izskatās. Tad es domāju, es esmu kaut kāds sīkais un man nāk pretīm pilnīgi kaut kāds cits un vēl liels, kā es varu nepaskatīties, un viņi neskatās uz tevim. Viņi iet taisni. Un tad lēnām laikam ejot, viņiem to māca, ka nelikt citam justies slikti cilvēkam, lai neskatās virsū un tad, nezinu, nerāda ar pirkstiem un tam līdzīgi. Un visi tie sīkie vienkārši iet automātā. Es uz viņiem skatos, jo man interesanti. Viņi uz manīm ne. Da mums vēl visiem maskas, jo tur, zin kā, Japānā imperators pasaka, ka varbūt tomēr vajadzētu lietot maskas. Tad tas ir kā, jā, visi lietos maskas. Obligāti. Jā, tad maskām tu neredzi. Es redzu, kāds tur pasmaida, tā sejas mīmīgi, viņš viņu pamainās un kāds pasmaida zem tās maskas, bet principā neskatās. Bet tad mēs izbraucām kaut kur ārā, kaut kāds pāris stundas no Tokijas, uz tādu mazpilsētu arī tur, ko nezinu, arī 500,000 dzīvoja, tad mēs iegājām veikalā iekšā, un tad arī ar pirkstiem jau rādīja un fočēja no muguras. Tad es sapratām, visi kārtībā. Nav tā, ka tur viss maziņš ir. Mājas mazāks, mašīnas mazāks. Jāpieliecās, jā. Es tās savas maces pazaudēs vienkārši regulāri pēc tenderēm durvju atstot savu galvu. Jo tie līmeņi ir, visu laiku jāpieliecās, jānoliecās. Labi, bet tev nebija kaut kāda apmācība pirms brauc turien, jo tomēr tā kultūra ir pilnīgi cita. Sākot jau ar, komunikāciju, mašīnas brauc pa otru pusi, tur, cilvēki kā tādi, kā tu pats teici, vispār grūti komunicēt. Mašīnā fiks var ielikšu vienu tēmu. Es gribētu, lai kāds padomātu, nezinu, satiksmes ministrijas vai ko vērsties. Vienkārši es arī paņēmu tās international tiesības, kas varētu pēc paņemt tās, samaksāt ar 20 eiro, tad tev atsūta international tiesības, un tagad es braukšu uz Japānu, tagad sēdīšos, ņemšu mašīnu un braukšu. Un tad izrādās, ka Latvijai nav savstarpējais kaut kāds līgums ar Japānu, ka es nevaru braukt. Lietuviešiem ir. Un tā ir man par to es laiku močīju virsū, kad Latvijā... Es nevarēju braukt mašīnu. Es nevarēju braukt mašīnu, jā. Bet jautājums bija Latvijā. Vai tev bija kaut kāda apmācība pirms brauc turien strādāt? Tomēr trenerim darbā svarīgi ir komunicēt, ne tikai spēlētājiem, bet arī ar stāfu ar citiem cilvēkiem apkārt. Tur tomēr pilnīgi cita pasaule ir. Nav tā arī, ka tu esi eksperts, piemēram, pirms tu brauci tur Japānas valodā vai Japānas kultūrā. Sākšu ar tām beigām. Principā par Japānu es varētu teikt, nezināju neko. Un tajā brīdī, kad man radās šāda iespēja un šāds piedāvājums, un kas beigās arī parakstīja, es sapratu, ko es nesapratu, ko es esmu skolā darījis. Skolā mums tādas lietas nemācīja. Tad man likās, varēja labāk paņemt kaut ko topiku, nezinu, par Āziju mācīties kaut ko, vismaz kaut ko. Tāpat nebūtu atcerējies. Varbūt, bet kaut kas būtu bijis. Bet šajā sakarā man palīdzēja Visvalds Klinstons, kas arī izlasē menedžers, ir bijis un ASK bija menedžers. Un, viņam pazīstama ir viena japānieta, kas dzīvo arī Japānā. Un viņš man savilka kopā ar viņu. Tas, principā, pāris zoomus uztaisīja ar šo sievieti, Japāņu sievieti. Viņa man visu pastāstīja dažas no lietām, kuras baigi svarīgi. Tur, piemēram, kaut kāds uzvedība un tam līdzīgi, un kā tur veikalos, kas būs un tā. Un tad, principā, visus šos 2 gadus mēs sarakstījāmies ar viņu, un viņu rakstīja
Nezinu, jau rīt būs ārā augsts apmēram, tur uzmanies, tur tas un tas, tsunami tur nāk virsū, varbūt tur ārā nē, varbūt nopērts tur 5 litrus ūdens. Nu, es tā, jā, un tā mātišķi mazliet tā sīkumos un detaļās, kas ir baigi foršs un superīgs, zin kā, man tas ļoti patikās, un tad es arī rakstu atpakaļ viņai savus kaut kādas, šito es iemācījos, šito es apskatījos, šito es, nezinu, iemācījos pateikt paldies, vai tur, tādos vilcienos, un es viņai ļoti pateicīgs par to, ka viņi man tos pirmos tipus tādus iedeva, kā Japānā uzvesties un vispār tādas normas. Bet kā ir basītī? Kāpēc Japānas komandas ņem ārzemju speciālistus? Tur tas basketbols nav pilnīgi citādāks, vai tā basketbola valoda viņi translējās, viegli translējās? Es ļoti daudz dzirdēju, kā tur Japānā, tu VF vinēt? Varētu VF vinēt. Tā grūti pateikt, vai VF varētu vinēt, jā. Kā gribās pateikt, noskaties varbūt no sākuma kādu spēli, un tad kaut kāds, visi kaut kādas savas domas. Bet basīts ir pilnīgi savādāks īstenībā. Tas ir tādēļ, ka ir ārzemju spēlētāji. Ārzemju spēlētāji parasti ir lielie centri. Cik ir ārzemju spēlētāji? Katrā komandā var uz spēli būt pieteikti 3, plus 1 vieta ir naturalizētajiem, jeb vai Āzijas spoķiks. Tas viens spēlētājs var būt vai nu. Uz laukuma vienlaicīgi var būt 2 ārzemnieki, naturalizētais, jeb āzietis un 2 japāņi. Pēc ka pārtrauc teica garie pārsvarā? 5., 4. numuri un 3. numuri. Un principā viņi var tās pozīcijas visu miksēt. Ok, un tas basīts kāds ir? Basīts ir mūsdienīgs basīts kā kur komanda. Treneri no visādām valstīm, no Jaunzēlandes, no Austrālijas, no Amerikas, G-līgas kočs Mikāvā tagad bija šogad interesants arī lietuvietis tas pats. Tagad aizbrauc treneru banki asistents Soms, aizbrauc uz Yokohamu, man liekas. Ja? Tagad tu tāds international, tas nav, tas basīts ir tāds, viss tādā baigā miksā iet, bet tas ir atkarīgs no personāžiem, kas tev ir. Ir vairāk, kur individuāli spēlē, piemēram. Tāda ir Japāņiem tas Togashi, kas ir superzvaigzne. Viņš ir principā 60% viņš ir ar būmu, tad viņš nosaka to toni. Tas ir visāds, ir kas ātri spēlē, ir kas lēns spēlē, ir kas punktiem spēlē, ir kas nav pa punktiem spēlē. Ja, mēs vairāk spēlējām. Vismaz pirmo sezonu mums bija Justins Kops. Kā saspēlnieks varbūt nebija labi ņemt saspēlnieku ārzemnieku, jo mēs reiz aiztaisījām ciet, mums lielie pietrūka, tāpēc šogad bija Gudaits. Un mēs paņēmām saspēlnieku Japānu, arī kuram tēvs ir kanādietis un mamma japāniete, un reiz tā spēle bija savādākā. Un lielais pick and rolls. 5. ar Cerdovu spēlēt pikīt, piemēram. Pie mums es neesmu tā baigi novērojis. Bet tas tā ir seti vienkārši, kur tu laid tos caurus. Ļoti daudz ir isolation no elbojiem. Tas nav mismečs, kaut kāds notiekās, tu samainās. Nevis reiz zūsiņiet lejā, bet vienkārši hypostā stāv. Un tad, kā līdzīgi kā KP spēlē, Ņujorkā vispār kā viņš spēlē ļoti daudz. Viņam hypostā iedeva, tā viņš ir viens spēlē. Tāds izspēles ir. Tas būtu tas. Daudz kas atkarīgs no māksliniekiem, kas tev ir un ko viņi var izdarīt. No grupas dalībniekiem. Jā. Bet kā ir ar to komunikāciju starp grupas dalībniekiem? Jo Eiropā, Latvijā jau bieži ir pacelt balsi, var uzkliegt kādam. Var. Es, piemēram, skatījos nesen, man TikTokā izleca viens video, kur Japānim prasa ārzemnieks, vai tu vari pateikt frāzi, kā iet. Viņš prasa Japānim. Japāns saka, mums nav tāda frāze. Viņš saka, kāpēc? Viņš saka, jo man neinteresē. Mums neinteresē Japāņiem, kā tev iet, piemēram, šitā. Ne, viņiem arī tā, piemēram, ko es arī pirms tam pieminēju, viņi necenšas līst otrā cilvēkā iekšā un pajautājot frāzi, kā tev iet, varbūt tu, gribēji ēst no rīta saldējumu, tev saldējums izkrit, tev škrobi ir baigā, un tev, kā tev iet, jā, nebūs nepieklājīgi. Jā, tas ir pilnīgi normāli, tas ir pilnīgi ok, mums bija tāda situācija, pēc tam no sākuma atkārtos jautājumu, bet arī bija tāda situācija, kad mēs gājām uz mītiņu istabu un Daņus iet pirmais, viņam pēc ranga, viņš ir galvenais treneris, man jālaiž pa priekšu, hierarhija jāievēro un tā. Viņš iet pa priekšu, viņš tam durvis tā uzšāva un trāpa Japāņu asistentam pa kājām, kurš sēža kompu, tā bišķiņa.
Un Dainis reiz, Uvi, ko tu siti ir, apmēram, savējos, zin kā, es viņam, pasaku, sorry, apmēram. Viņš saka, nē, viss kārtībā, viņš saka, man te nevajadzēja sēdēt. Saprot, bet tas ir reāli tā, un tā tas viss arī notiekās. Es daudziem šo stāstu, un daudz domā, kas notiekās, zin kā, Latvijā, kad kaut kas tāds notika, tu man ar durvīm pa kājām ielikt, tad tu dabūt dzirdēt. Tad tu nevarētu vairs pasēdēt vai pastaigāt. Bet kā ir treniņos tā komunikācija? Bet tas arī bija viens no tādiem pirmajiem, ka mēs arī aizbraucām, kad caur tulku gāja. Labi, ka nebija šohētūks, bet caur tulku viss gāja. Bet tās emocijas, tu treneris kliedz, treneris nekliedz, kad treneris ir dusmīgs, kad jāiedod iekšā Džekam. Daņus kliedz, Daņus arī Lietuvas kliedz, bet tas netiek pārtulkots, protams, tas netiek tulkots. Tas arī nav labi īstenībā, un tas viņiem ļoti tā nepatīk, kad uz viņiem bļauj. Ir, kuriem vajag mazliet skarbāk iedot iekšā, bet principā tas uz viņiem neiedarbosies. Tas nav efektīvi. Japāņiem tas neiet cauri. Kāda ir treniņu specifika? Cik bieži trenējas? Daudz trenējas, ilgi trenējas? Trenējamies, tas bija arī, kad pirms mēs braucām ar Daņus, arī mēs domājām, jāapskatās spēles, jāiepazīstās, ko mēs spēlēsim, kā mēs spēlēsim, kur spēlētāji palikuši, ko viņiem dot, ko spēlēt un tā tālāk un tā joprojām. Un tad mēs skatāmies tās spēles un cik tas viss lēni notiekās un vispār kaut kā ne tā. Un tagad aizbrauksim un tagad trenēsim un tagad 2 reizes dienā viņi trenēsies. Un pirms tam teica, ka tur 1 reizi dienā trenējos tā un 2 reizes dienā trenēsimies un aizsardzību un uzbrukumu un vispār viss būs baigi super un baigi forši. Tagad mēs pa pludmali tā kā filmās. Apmēram viss tagad mauksim, svaros iedzīsim vēl pēc tam un vispār būs beigais. Zuhu ņemsim. Viss izmainīsies. Pirmā lieta tā ir, ka ļoti liela starpība arī pirms tam atgriežoties pie jautājuma par tām, kurš vinēs, kurš nevinēs, un kas tā specifika ir back-to-back. Tas tā kā NBA. Sestdien, svētdien, un tad 3 posmi bija pa mēnesim, pa pusotram mēnesim sezonas laikā, kur bija sestdien, svētdien, trešdien, sestdien, svētdien, trešdien, sestdien, svētdien, trešdien. Principā tur nav laika trenēties tev. Tu sanāc kopā atjaunošanās mazlietiņ, tu sanāc kopā pamet metienus kaut kādas taktiskās lietas, un tur nav laika, kad trenēt. Jo mikrotraumas, ierobežots spēlētāju skaits, tev rosterī nav tur 16, tā kā NBA. Mums ir 13 spēlētāju rosterī. Un tev nav ar ko viņus aizvietot. Tas, piemēram, ja kāds dabū traumu ārzemnieks, mums jau mēs reiz nevaram ielikt vietā. Bet nevar uzsaukt kaut kādu kamikādzi jauno nav kamikādžu. No jaunās komandas kaut kāds nav. Studentu komanda kaut kāda fanklubs. Viņiem tur savādāk tie formāti. Viņi tur pēc NCAA bišķiņi spēlē koledžu basketbols viņiem un tam līdzīgi, bet tāpēc arī ļoti cerēju, ka Klāvam Čavaram izdosies uzlīst kaut kur augšā kā ārzemniekam, jo tomēr kāds notraumējies no ārzemniekiem sezonas laikā. Tad augstāk līga komanda. Tāpēc, ka viņam ir darba vīza, jo darba vīzas taisīšana plus mīnus var aizņemt, mēnesis, pusotru mēnesi. Un, principā, kamēr tu taisīs to darbu vīzi, tikmēr traumētais ir apakaļ, zūd tā jēga. Un es ļoti cerēju, ka Čavars tiks augšā šī iemesla dēļ. Bet par vietējiem, principā, nav vietējo tirgu, vietējo nav. Jo, B-līgā 1, arī cerēs prasa, kāpēc B-līgas tā otrā līga, ne tā ir augstākā līga. B1, 24 komandas, 3 konferences pa 8 komandām. Un ir vēl B2 un vēl B3, kur tā kā nav to spēlētāju vienkārši fiziski viņi nav. Kā tu vērtē Klāva sezonu? Kāds ir līmenis vispār tajā 3. līgā? Es negribu teikt tajā 3. līgā, nevis tajā 3. līgā. Japānas 3. līgā. Līmenis, savākt ir spēlētāji. Tas pats princips, tas tie ārzemnieki, visi ir garie. Un es godīgi sakot, es neredzēju nevienu Klāva spēli. Pateikšu godīgi, vienkārši nebija laika to darīt. Kaut arī Klāvs dzīvoja man tuvu, ciemos biju. Bet uz spēlēm es, diemžēl, neaizbraucu, jo mums ar bišķiņu pārklājās un nebija šīs iespējas man. Un neskatījos 3. līgas spēles tik tiešām. Bet tas pats princips ir tie paši lielie ārzemnieki un mazie ir vietējie. Un cik es zinu, tad šajā līgā viņiem bija problēmas, arī Klāva komandā bija problēmas, kaut kā mazais nogādāt bumbu lielēm. Tas meistarības līmenis varbūt nebija tik augsts, lai vienkārši, postā bumbu iedot. Viņi nevar iedot bumbu postā. Tas arī ir, arī B1 ir augstākā līgā tieši šī pat problēma. Vēl viena atšķirība, ko es izpētīju, ir galvenais treneris, un galvenajam trenerim ir 7 asistenti. Vai es nepareizi pateicu 7 asistenti? Vai tur ir top asistents, treneri? Galvenais treneris, top Japāņu asistents. Viņam jābūt obligāti top Japāņu asistents. Jā, tāpēc viņš ir nākamais.
Tad es biju asistents, pēc ranga nākamais esmu es, jo tas ir svarīgi zināt, jo mūsu visur, kur mēs ejam, sponsoru partiju vai fanu partiju, mēs ejam ārā visi pa vienam un visi iet pēc ranga hierarhijas. Tad ir 2 skill coachi, kas nodarbojas ar spēlētājiem individuāli. Skill coach individuāli treniņi. Jā, bet visi treneri nodarbojas ar visiem. Tur mēs sadalījām. Bet skill coachi reizēm palikās ar traumētajiem mājās, un viņi darbojas ar viņiem atsevišķi. Tā kā viņi tieši skill coachi. Un tad ir 3 skauti. 1 top skauts un 2 apakšnieki, kas viņam ir tie palīdz viņam. Jo viņi skatās principā visas spēles, un lai visu to apjomu dabūtu cauri, viņi tur ņēmās baigi. Bet tā ir normāla prakse visās komandās tur, vai tas ir tikai top level tur? Ne. Tas tikai, cik es zinu, tas ir Alvarkā. Tikai Alvarkā? Tikai Alvarkā, jo Alvarks principā apjautājoties ar pārējiem, labākā organizācija, kā vispār organizācija visā Japānas līgā. Darbs pietiek visiem? Darbs visiem pietiek. Tur katram ir viss sadalīts no sākuma. Tas bija, mēs tieši par to tulkošanu mēs domājam, kā es varēšu pateikt, ja viņi nesaprot. Sākumā bija grūti, bet Japāņu top asistents laika reiz muguras un viss laiža, un viss tā baigs muka aizgāja. Un otra lieta bija, par ko Daņus arī mēs domājam, kur mēs tagad visus tos trenēšu, kā visiem sadalīs, kurš ko. Bet tagad liekas, mums ir pāris reizes bija tā, ka kādam kaut kur bija jābrauc, vai nevarēja tikt, vai saslimt, kad vēl Covid bija, zin kā, un tad viens pietrūks no tiem 5, ko tagad darīt, apmēram, zin kā. Pie mums jau višķi savādāk. Kur tajā rangā menedžeris atrodas? Menedžeris zem treneri, zem galvenā treneri, jo galvenais treneris pieņem lēmumu par spēlētājiem, piemēram, menedžeris iet runāt ar vadību. Un no tādas mārketinga puses bija, es pieļauju, nezinu, daudz visādas aktivitātes ārpus laukuma, jo Japānā jau tur ir nenormāli attīstīts. Nenormāli daudz. Es visu pat nezinu, cik es redzu sociālajos tīklos, cik viņi darīja, un es arī tev nosūtīju to bildīt, kur mēs bijām pēc fanu pasākumu. Jā, tur bija kopā 80 cilvēki, mēs bijām ar visām čilīderkām un treneriem. Un viss stāvs tur. Bet tev pašam kā trenerim, tu izjūti to, ka jāiet tagad uz to skolu, jāiet tagad uz to pasākumu? Mēs treneri negājām uz skolu. Spēlētāji lielākoties to visu darīja. Tur arī, saistībā par klubu lietām. Tur ļoti daudz, Adidas, ne Adidas, skola, bērndārs, publiskie pasākumi, ļoti daudz spēlētāji gāja. Un kā tu vērtē jūsu sezonu pēdējo tagadējo, kas tikko beidzās? Sportiski, protams, nesnāca, ko mēs gribējām. Noteikti nesnāca. Pirmajā raundā play-offos ceturtdaļfinālā izbirām ārā. Pirmā spēlē zaudējām, otrā pagarinājām 1 punktu. Otro vinējām 4 un pēdējo zaudējām 1. Ar pa 1 punktu, jā. Jā, un čempi vinēja Hirošima, kas ir no 7. vietas iegāja iekšā. Labākais Hirošimai tas, ka 3 vai 4 kārtas pirms play-offiem viņi jau cīnījās par iekļūšanu. Viņi tur nebija skaidrs, un viņiem nebija tā vieta, baigi labā, lai viņi tur tiktu. Un tajā laikā tieši klubs paziņoja, ka pēc sezonas treneris nepaliks. Kad klubs parakstīs citu treneru, un tas treneris beigās vinēja čempi viņiem. Tas tāds NBA variants viņiem, ka februārī sākās jau par spēlētājiem, tur, kurš uz kuru klubu ies, un tajiem tur savu noteikumu, kurš kuram tur izsūta e-pastu un tam līdzīgi. Tā. Es skatījos Alvarkas Instagramā, kā ar treneri Daņu Sadomaitu pagarināts līgums. Kā ar tevi? Tu Tokijā paliec, nepaliec? Es Tokijā nepalikšu. Mums abiem diviem piedāvāja 2 gadu līgumu, bet no ģimenes apstākļu dēļ es nepalikšu, un man bišķi laikam jābūt beidzot mājās, ir savādāks laiks ceļot kaut kur riņķī, un jā, mazliet vajag mājās pabūt un ar ģimeni, un tas ir galvenais, un tas ir svarīgākais. To es pats izjūtu ļoti, un tas man ļoti pietrūka, un to izjūt arī mana ģimene. Tā kā šāds lēmums, liekas, tā kā es arī tur teicu mūsu menedžerim superīgam, ļoti superīgs džeks arī kā personība un tā. Es arī teicu, man tas sirds tā kā uz 2 pusēm pārlūz uz ģimeni un Alvarks apmēram. Viss ir labi, darbs ir, organizācija lieliska, bet ir arī ģimene mājās un ģimene svarīgāk. Un kas plānots tev tuvākajā gadā, tuvākajā sezonā? Pagaidām es vēl konkrēti nezinu. Gaidām. Es noteikti palikšu noteikti Rīgā, jebkurā gadījumā, jo, ja es braucu, uz Igauniju, uz Vāciju vai uz kuriem tas pats labāk paliek Japānā, un tas neko nemainīja.
Skaidrs, liels tev paldies par sarunu šodien. Un paldies arī visiem skatītājiem, kur skatījās, atstājiet kādu komentāru, ielaikojiet, padalieties un ar nepacietību sakojiet līdz jaunumiem, Vēfrīga sociālajos tīklos, Vēfrīga podkastam. Un tad jau vēl bišķiņ jāpagaida līdz jaunajai sezonai, bet nav aiz kalniem arī jaunā sezona. Paldies tev, ka atnāci. Paldies, paldies. Čau. Visu labu.